Čau visiem! Liels prieks jūs atkal redzēt! Šoreiz mēs parunāsim par ļoti interesantu tēmu, un par laimi droši vien, kad ar šo tēmu jūs visi jau būsiet pazīstami. Tēma ir jaunā X-Men filma un tās iespējamie turpinājumi. X-Men Apocalypse. Vai arī? Vai arī daži spin-offi, jo, teiksim, Channing Tatums, mūsu mīļākais aktieris no filmu 21 Jump Street, 22 Jump Street. This is the end. Nosauc savu kādu filmu. Magic Mike, dzirta mīļākā filma, viņam ļoti patika daži skati. Channing Tatums pateica, ka viņš ļoti gribētu spēlēt Gambitu, to, kuru vienreiz jau nevisai veiksmīgi spēlēja Taylor Kitsch. Nevisai veiksmīgs aktieris Taylor Kitsch. Nu, ne, viņš Friday Night Lights bija diezgan ok, tāpēc, ka nezinu. Bet Taylor Kitsch, viņš nospēlēja filmā X-Men Wolverine. Pati jau filma bija neveiksmīga, tāpēc diezgan loģiski bija, ka arī Taylors nebija diezgan veiksmīgs. Channing Tatums savukārt, es nezinu, man liekas, ka viņš varētu nospēlēt diezgan Tagad mēs zinām, ka viņš ir veiksmīgs aktieris. Tagad, jā, kad mēs ne tikai dejotājs, bet arī aktieris. Jā. Jo Foxcatcher viņš ļoti labs, mēs to redzējām kanās, un viņš spēlēja tādu, ka viņš spēlē varbūt mazliet uz retarded pusi, bet diezgan labi nospēlē. Ja Gambit būs mazliet tā kā arī tāds jokains, tad Tatums vienkārši ideāli. Galvenais, ka viņš tā kā, kad spēlē, viņš visu laiku piedzirda, ka Channing ir Tatum. Jā, bet labā ziņa tāda, ka viņš patiesībā jau oficiāli tā kā runā par to, ka viņš varētu arī tēlot, nevis tikai skaļi domā par to. Bet daudz ātrāk nekā filmu ar Channingu Tatumu, no X-Meniem mēs ieraudzīsim filmu X-Men Apocalypse, kuru mums gaida 2016. gadā. Tie no jums, kas palika līdz pašām titru beigām, filmā X-Men Days of Future Past, noteikti jau redzēju šo tīzeri. Nevajag neko par to stāstīt. Es domāju, tie, kas gribēs uzgooglēs, kas tas tāds ir paši, bet jā, Bryan Singers joprojām par spīti visām balmām ir režisora krēslā. Un filmu gaidām 2016. gadā. Tur gan pārsvarā būs X-Men First Class aktieri, nevis atkal tādi. Viņi nebūs tik daudz vairs kā iepriekšējā filmā. Starp citu, jā, par iepriekšējo filmu tie, kas domāja, ka filmā ir pārāk daudz aktieru, pārāk daudz notikumu un filma ir pārāk īsa priekš tā visa, lai gan ir 2 stundu 30. Jau gada beigās mums gaida filmas režisora versija, kurā mēs redzēsim attiecīgi ko? Rogue banda Pakvinu, visiem trūbot faniem, daudz vairāk un arī droši vien citas izgrieztās ainas. Mēs redzējām, mēs pamanījām, ka Rogue bija pašās beigas, bet īstenībā bija safragments ļoti daudz ainas, vienkārši tapšanas laika tos izgrieza. Un beidzot, ka burē tos pievinos atpakaļ, un mēs redzēsim pilno versiju. Kad ir atkal sanāk, ja 2.30, tad te jau būs kaut kāda pie 3 stundām. Kā Lord of the Rings? Extended edition.